Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Missija s akcentam. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu. Labdien! Esat sveicināti raidījumā Misija ar akcentu. Šis ir Draugu pavērošanas misijas veidots raidījums, un ar mums šodien studijā viesi, brālis un māsa Kristu, Dmitrijs un Ilona Konovālovi. Sveicināti. Sveicināti. Un mūsu sarunas sākumā pastāstiet mazliet, lūdzu, kas jūs esat, no kurienes jūs esat un ko jūs pārstāvat? Jā, mēs esam sieva un vīrs no Pestīšanas armijas. Mēs kalpojam kā mācītāji, draudzes vadītāji Pestīšanas armijā. Un šobrīd vadam Rīgas 1. korpusu, kas tepatās Runinieku ielā 10A atrodas. Un jā, Dievs mūs aicināja, un mēs esam šajā kalpošanā kopā Dievam pa godu. Un, ja uz jums paskatās, jums ir tāda interesanta forma, varbūt daudz cilvēku nezin, kas ir Pestīšanas armija, kā viņi ir radusies, kas ir aizsācējs. Mazliet padalīties lūdzu ar vēsturi. Jā, Pestīšanas armija ir starptautiska draudze, sākās Londonā, Lielbritānijā, un dibinātājs bija Viljams Būts, arī tāds pazīstama persona šobrīd, bet jā, viņš sāka kā kalpotais metodistu baznīcā. Un bija labs sludinātājs, bet viņa sirds dega par cilvēkiem, kas ir novārtē, kas tiešām nevar dzirdēt vēstu, jo viņus varbūt pat nepieņēma draudzēs, un kad cilvēkiem skatās, kā viņi dzīvo, un tā, kā saka, grib aiziet projām no viņiem, neredzēt šos cilvēkus. Bet Viljamam Būtam bija šī dedzība, kā Jēzus Kristus evaņģēliju vajag sludināt visiem, ka Dievs mīl katru un katram ir vajadzīga glābšana. Tāpēc viņš gāja ārā, sludināja un runāja bāros, tādās vietās, kur cilvēki varbūt pat kristieši neietu, jā, bet viņš gāja pēc tiem pazudušiem, tā mēs teiktu. Un ar to viss sākās, viņš vienkārši sludināja un aicināja uz dievkalpojumiem, uz baznīcu, bet atkal cilvēki nāca un viņus tur negribēja pieņemt, un tad viņi vienkārši sāka ārā pulcēties. Bieži tas bija pat kaut kādos kapos, tādās vietās, jā, vienkārši, ka Viljams Būts sludināja Dievu vārdu, cilvēki pulcējās ļoti, ļoti aktīvi. Un tā tas aizsākās. Viljams Būts nedomāja, negribēja sākt jaunu draudzi, bet laikam tas bija Dieva prāts, un tā tas aizsākās. Tagad Pestīšanas armija kalpo 135 valstīs, tā izskaitā Latvijā. Sākās tas 1865. gadā, un Latvijā 1923. gadā sākās, bet tad, kad bija Otrais pasaules karš, tad aizvēra, tā teikt, Pestīšanas armiju uz 50 gadiem, un tad atkal 1923. gadā ar Latvijas neatkarību arī Pestīšanas armija atjaunojās un sāka kalpot. Un jums ir tādas skaistas formas. Ja ieraudzīt jūs uz ielas, padomāt, jūs pārstāvat kādu karaspēku daļu, kaut ko tam līdzīgu. Pastāst lūdzu. Jā, Viljams Būts atkal mūsu dibinātais sāka šo kustību, un tiešām ļoti daudz cilvēku atsaucās, un kad pienāca brīdis, kad vajadzēja reģistrēt to visu kustību, jo sākās kā Austrum Londonas kustība, kristīgā kustība vienkārši, jo Viljams Būts ļoti gribēja rūpēties par nabadzīgiem cilvēkiem, par tiem, kas cietumā, par tiem, kas slimnīcās. Jā, un tad, kad vajadzēja reģistrēt, tad viņi domā, mēs esam tāda brīvprātīgā armija. Tas viņu tāds bija iekšējs, un kāds teica, nē, kāda brīvprātīga, mēs esam Pestīšanas armija. Un tā visu nosvītroja, ko viņi tur sākumā domāja vienā brīdī, un tad reģistrēja to kā Pestīšanas armiju. Jo mēs esam garīgā karā, mēs esam Kristus armijā. Un mēs cīnāmies pret netaisnību, pret nabadzību, pret grēku, pret ļaunumu, un ar mīlestību, ar Dievu vārdu, ne ar ieročiem. Jā, un tāpēc radās tā doma par armiju,
ka mums jābūt kopā, ka viens šajā karā izcīnīt daudz nevar, ka mēs esam vajadzīgi viens otram. Un tad aizņēmās arī gan tas nosaukums armija, tad arī militārās drēbes, ka mēs ģērbjot tās vienmēr gan sev, gan citiem atgādinām, mēs esam garīgai cīņā katru dienu. Un ka tas tāda redzamības pazīme varbūt tas, ka cilvēki var griezties pie mums, ja redz, un citi vienkārši jautā, kas jūs tādi esat, un tā ir brīnišķīga iespēja vienmēr liecināt un stāstīt, ka Jēzus mūs vada, viņš ir mūsu kara vadonis, garīgā kara vadonis, jā. Un, ja paskatās uz taviem uzplačiem, tur redzams 2 zvaigznītes. Jā, tā kā tas aizņēmās no militārās tās visas kā hierarhijas arī, protams, ir iedalījumi tie, kas kalpo draudzē, tie ir kareivji, tad viņiem ir zili uzplači, un tie, kas nodod savas dzīves pilnībā Dievam un ir pilna laika kalpošanā, tad kļūst par virsniekiem, kad izmācās, un tad ir sarkanie uzplači. Jā, un tad atkal varbūt tas starp mums, lai mēs saprotam, kurš kā kalpo, un tā, tad, kad tu izmācies par garīgo vadītāju, tad ir 1 zvaigznīte, un tad ir leitenanta pakāpe. Kad tu kalpo jau 5 gadus, tad tev ir 2. zvaigznīte, kapteiņš šobrīd, mēs esam kapteiņi, un kad 15 gadus kalpošanā, tad mēs kļūstam par majoriem. Un tad tādu ģērbonīti pestīšanas armijas liek. Tas mums gaida nākamgad, tad mēs jau būsim 15 gadus kalpošanā. Jā, un tad arī tu izproti, kurš cik ilgi kalpo, kas tu esi, un jā, tāda mums arī sadalīta, kā saka, pasaule teritorijās, zonās, un tad ir atkal atbildīgie vadītāji par katru zonu. Piemēram, Eiropas zona ir vadītāji, un tad Eiropas zona sadalīta teritorijās, un Latvija ir kopā ar Zviedriju vienā teritorijā. Tad mēs viens otru atbalstam. Protams, Zviedrija atbalsta mūs vairāk, mēs vairāk ar lūkšanām viņus, viņi arī, protams, finansiāli atbalstam. Un viss iesākās 1923. gadā. Latvijā, kā tas notikās Latvijā? Latvijā, jā. Tas tāds arī kā misijas grupa atbraukusi, redzējusi, ka šeit ir vajadzība liela, arī nabadzība diezgan liela. Un cilvēki teica, jā, ka mums vajag šeit arī šādu kustību, jo jā, pestīšanas armija atšķiras ar to, ka mēs ticam, ka reliģiskā darbība un labdarība iet roku rokā. Mēs sakam, pestīšanas armija ir kā putns ar 2 spārniem. Tad sociālais darbs un garīgais darbs, un tad, lai tas putns var lidot, vai kā abi. Un Viljams Būts bija ļoti par to, ka tu nevari labo vēsti pastāstīt cilvēkam ar tukšu vēderu vai netīru, jā, kad sākumā vajag praktisko mīlestību izrādīt, pabarot, dot iespēju izmazgāties, drēbītes mēs arī dodam. Jā, tas sociālais darbs mums ļoti aktīvs un tāds plašs ir. Un tad mēs varam aizsniegt cilvēku sirdis ar labo vēsti par Jēzus Kristus augšām celšanos un dzīvību, un ko viņš mums dod, glābšanu. Tātad pirmais etaps bija nepilni 20 gadu Latvijā. Nu jā, no 23. līdz 43. principā gadam, 20 gadi, un tajā laikā ļoti pestīšanas armija Latvijā izplatījās. Bija ap 17 draudzēm pa visu Latviju, un kaut kur 22 garīgie vadītāji. Šobrīd pestīšanas armija daudz šaurāka, mazāka, jā, jo arī tas konteksts 90. gadi un tā atmoda garīgā, protams, arī pestīšanas armijā jūtama bija. Mums tagad Brunninieko ielā ir tā lielā zāle, viņa bija pārpildīta ar cilvēkiem, vienkārši, tiešām ļoti daudz cilvēku, gan gribēja garīgo tādu piepildījumu, gan arī vajadzībās bija ļoti daudz. Un tad vienmēr darbojās mums un zupas virtuves, un mēs pārtikas pakas dalām, un tad uz slimnīcām, vajadzīgi uz cietumiem, ejam mājas vizītēm, rūpējamies par cilvēkiem. Rīgas 1. divizions. Pareizi? Pirmais korpus. Jā, korpus. Atkal tas nosaukums korpus, vairāk militārs, jā, bet manā izpratnē arī korpus, ja mēs latīniski, jā, korpus Kristi, Kristus miesa. Un tu jau pieminēji, kad atjaunošana sākās 1993. gadā. Ja? 90. 90. gadā.
Un kā tas sākās? Jā, kā bija Latvijas neatkarība pasludināšana, tad arī, man liekas, 3 vai 4 virsnieki vēl no tiem iepriekšējiem gadiem ir palikuši, un bija tur Zīmogs, Pestīšanas armijas, un tad arī bija daudzas ēkas pestīšanas armijas, kad bija konfiscētas, un ar Latvijas neatkarību bija iespēja atgūt tos īpašumus, tad uzreiz sākam darboties un meklēt šīs iespējas, un viss, paldies Dievam, atguvās un sākās aktīvi. Jā, šos 43. gadā, protams, visu likvidēja un aizvēr, bet, protams, dedzīgie kristieši vienalga pulcējās tur, kā aizbildinājis, ka dzimšanas dienas ballīte, tā pagrīdas, kā saka, kalpošana un draudzi vienalga turpinājās, protams. Bet jā, kā bija tik iespēja, tad atskākās tas darbs un tagad turpinās. Tu jau mazliet pieminēji par to darbu, ko jūs veicat. Tas ir zupas virtuves, tā ir labdarība, bet mazliet vairāk pastāsti. Jā, katrā draudzē ir kāds arī sociāls darbs. Latvijā mēs esam 11 tagad draudzes vai korpusi, kā mēs sakam. Rīgā ir 3 no tiem. Piemēram, mēs tagad Rīgas 1. korpusu vadam. Un tajā Bruninieku ielā tad liela ēka, kurās ir vairāk centri, tā var teikt. Jā. Tad mēs atbildam tieši par draudzes, garīgo darbu vairāk, un tad mums ir gan sociālais centrs, kur katru darba dienu mums ir zupas virtuvē, gan brokastis cilvēki var nākt paēst, gan pusdienas un dievkalpojumi viņam arī ir. Tad roku rokā iet vienmēr sociālais darbs ar garīgo. Un tad, ziemas laikā tur pāris 100 cilvēku katru dienu nāk un tiek pabaroti un ir iespēja dušās nomazgāties un saņem drēbītes un nomazgāt drēbes, arī kādas pārtikas pakas, saņemt sociālo tādas konsultācijas. Mums arī sociālie darbinieki ir, kas strādā, psihologs un frizīris, kas cilvēki, kas var palīdzēt sakārtot sevi, lai justies arī pieņemtam savā sabiedrībā, kur viņus varbūt tās atgrūž. Jā, protams, pārsvarā nāk cilvēki ar kādām atkarībām, kas kaut kādā krīzes situācijā dzīvē pazaudēja visu. Daudzi no viņiem bija uzņēmēji. Kaut kāda krīzes tiešām situācija notika, kāda varbūt sieva nomira, kādam ekonomisko apstākļu dēļ viss vienkārši sabruka un varbūt neatrada sevī spēku turpināt. Un tad beigās nonāca uz ielas, palika par bezpajumtnieku vai atkarībās, iegrimst kādās. Un tad mēs cenšamies viņus atkal atgriezt uz pareizā ceļa un tādu stingrāku pamatu, ka mēs ticam, ka Dievs viņos var vēl daudz ko ielikt un pacelt un izmainīt viņa dzīves. Mēs ticam, ka Jēzus spēks, Jēzus svētā gara spēks līdz šim ir dzīvs un spēcīgs un spēj mainīt dzīves, un mēs šīs liecības redzam. Jā, tad mums ir arī bēgļu centrs šobrīd. Protams, vairāk ukraiņu tur nāk. Un tie ir tiešām tūkstošiem ukraiņu, kas nāk, kas vienkārši meklē palīdzību. Un mēs mēģinām arī aizsniegt viņus un ne tikai palīdzēt praktiski, bet arī Bībeles nodarbības mums ir pieejamas, ka viņi var meklēt to garīgu atbalstu. Un daudzi tiešām atrod Kristu un ieķerās viņā, un viņa dzīvēs ienāk tāda dzīvība un mīlestība un miers pāri visiem apstākļiem. Tad mums ir arī patvērums, tas tāds dienas centrs bērniem, kur varbūt uz riska ģimenes, kā mēs sakam, kur ir grūtākas situācijas, un pēc skolas viņi var nākt un arī mājas darbus pildīt un paēst un paspēlēties, nometnes dažādas tiek novadītas viņiem. Tā. Un tad ir mums tur štābs, kā saka, vadība, kur notiek visas padomes un lēmumu pieņemšana, un tad mūsu draudzi, jā. Tu minēji, ka jums drīz būs 15 gadi, kopš jūs esat pestīšanas armijā. Nākamgad, jā. Un kā tas viss sākās? Mums tieši Jums personīgi. tieši personīgi. Jā, tas tāds ļoti. Es pati nāku no tāda
katoļu ģimenes, jā, tad kā mani kristīja katoļu draudzē, tēvs man ir katolis, bet, ticība Dievam bijusi vienmēr, ka viņš pastāv, jā, bet, tā, ka mēs gājam uz draudzes Ziemassvētkos un Lieldienās, jā, es teikšu, jā, ka nebija tās dzīvās ticības un attiecību ar Jēzu vai Bībeles lasīšanas, nē. Bet man personīgi ļoti sirdī bija kaut kas vairāk, jābūt kaut kas vairāk. Es meklēju, es jūtu tādu tukšumu savā sirdī. Es meklēju un nevarēju atrast un izmēģināju dažādas lietas un citās reliģijās meklēju to garīgo piepildījumu, ar ko piepildīt to tukšumu. Un, teikšu, nekas nedeva to piepildījumu, tiešām izmēģina ļoti daudz ko. Un tad arī bija tas jauniešu laiks, jaunības laiks, kad izmēģina arī visādas lietas kā alkohols un cigaretes un tusiņi, visi tie jaunības gados, bet nekas no tā prieku nedot un piepildījumu nedot, tikai atņem, vai ne? Un to mēs saprotam tikai pēc tam. Jā, bet bija tā, ka es mācījos medicīnu, un, ka vajadzēja finanses, studēju pa dienu, bet vajadzēja finanses un meklēju darbu, un iespēja bija tikai naktī strādāt. Beigās nonācu naktsklubā un strādāju tur par administratoru. Un tā ir tāda ļoti tumša vida, gan fiziski, gan garīgi. Un es teikšu, man tas bija tāds zemākais mans dzīves posmas, tumšākā ieleja, tā es teikšu, jā, kur redzēju un piedzīvoju ļoti daudz negatīva, kas atņēma vēl vairāk spēkus. Un naktsklubā tumsā satiku savu vīru nākamo. Viņš bija tur DJs arī. Tā mūsu ceļš sākās, jā. Tad mēs sadraudzējāmies, es ieraudzīju kaut kādu gaismiņu viņā, un tad vienā brīdī viņš saka, kā mani vecāki ir pestīšanas armijas virsnieki, tā ir draudze, un vai tu nevēlies atnākt? Es domāju, es neko nedzirdēju par pestīšanas armiju tajā mirklī, kas tas tāds, un, protams, kā cilvēki, kad nezin, kad bailes kaut kādas, uzreiz kaut kādas stereotipi kaut kādi nāk, bet iekšā tiešām sajūta, man tur jābūt, es tur vēlos būt. Un tad mēs aizgājām. Un, pirmajā dievkalpojumā tiešām Dievs pieskārās sirdī. Tā, ka vienā mirklī es saprotu, es saņēmu to, ko meklēju visu dzīvi. Tas tukšums pazuda, bija piepildījums ar tādu mieru, ar tādu mīlestību, un Dievs tā fiziski varēja sajust viņa klātbūtni. Es biju uz ceļiem, es raudāju, un es piedzīvoju kaut kādu tādu fantastisku brīdi ar Dievu. Un tad es pagriezos vienkārši, man tāda pilnīgi mīlestība uz visiem, gribēs visus apskaut, un es Dievs, es šeit palikšu, es te kalpošu, es vēlos nest un dalīties ar šo mīlestību ar citiem arī. Jā. Dmitrij, kāds ir tavs stāsts? Man sanāk tā, ka mani vecāki, viņi saka apmeklēt draudzi, kad man bija kaut kādi 9 gadi. Un tas bija tāds labs brīdis, tāpēc, ka manam tevam bija liela atkarība no alkohola. Katru dienu nākot mājās pēc darba, viņš visu laiku bija reibumā. Un, protams, viņam arī attiecības ar mammu bija ļoti sliktas. Tas ļoti ietekmēja mūsu ģimeni. Tevs bija viena mājās istaba, mamma dzīvoja otrā istaba, un mēs tā kā pa vidu ar masu. Tad sanāk, kad mans tevs, viņš bija labs muziķis, spēlēja gitāru, viņu uzaicināja draudzē, un tur, kad viņš aizgāja pirmo reizi, no tā brīža viņa dzīve sāka mainīties, un tādā brīdī mēs arī iepazīstam Dievu. Viņš mūs uzaicināja uz to draudzē, mēs kopā visa ģimenē aizgājām uz dievkalpojumu, un no tā brīdī mūsu dzīve sāka lielas pārmaiņas. Mani vecāki, protams, vēl vairāk pieķerās viens otram, mīlestība atjaunojas, un atkarība arī viņš atbrīvojas no atkarībām. Un tas arī ietekmē manu dzīvi, tāpēc, ka es biju bērns, un vecāki saka, svētdien jāiet uz dievkalpojumu, un tad man bija jāiet uz svētdienas skolu. Es jau, kad man bija 9-10 gadi, gāju uz svētdienas skolu, tur man bija daudz draugu.
Bet no skola ietekmē, citi bērni ietekmē, tā kā tur mani saka vilkt uz to kaut kādu sliktu kompāņu, kur es jūtos drošāk, tāpēc, ka bija tādi brīži, kad kādi citi puiši gāja, lai kauties, bet es kā kristietis uzsaku to ceļu. Svētdienas skolā mūs mācīja, ka nevar kauties. Un tad es ilgu laiku turējos, un kādā brīdī tiešām salauzos, aizgāju slikta kompāņa, sāku pīpēt, sāku lietot alkoholu, un tiešām mana dzīve aizgāja uz to, kā teikt, bēdra, ja? Man bija liela tāda slikts posms dzīve. Un tad, protams, mani vecāki redza to, saka lūgt, un kad man bija 18, 17 gadi, es aizbraucu Anglijā, lai nopelnītu naudu. Un tur es sajūtu to brīvību, bez vecākiem, bez kontrola. Tur sāku lietot narkotikas. Jā, tas nebija tikai alkohols vai cigaretes, bet jau nopietnāk. Un atbraucot atpakaļ uz Latviju, man kļuva liela atkarība no narkotikām. Protams, uzreiz es atradu to vidu. Es atradu tie naktsklubi, kur tas ļoti daudz jaunieši, visi atkarīgi. Un tā kompānija, kas man bija, mēs katru dienu lietojam narkotikas, un man tas bija, tā teikt, dzīve bija divos veidos. Svētdienā es gāju uz draudzi, bet pa nedēļu es dzīvoju, kā teikt, nepareizi dzīvi. Un tas slikti, man bija ļoti grūti attikties no tā. Man ļoti grūti bija redzēt, ka mani vecāki, kad es gāju uz māju, un man bija tāds, kā teikt, kauns, ka es, piemēram, reibu man varu atnākt uz mājas vai narkotikas pēc narkotikām. Un tad kaut kādā gadījumā notika tas brīdis, kad es jau mazliet sāku saprast, ka tas spēlēšanas ar tām lietām ir ļoti lielas un nopietnas sekas. Es saku just, ka man parādījās problēmas. Dozes kļuva lielāk, draudzība kļuva sliktāk. Draugi, kas bija normāli draugi, kļuva tik atkarīgi, un viņam saka mainīties garas stāvoklis. Mēs sākam strīdēties, viņi saka lietot stipras narkotikas. Un tas viss ļoti ietekmē. Un kaut kādā brīdī, protams, es neteikšu, ka es vienkārši dzīvoju un es nelūdzu Dievam, vai es neticēju. Kaut kādā ticība bija, un es jebkurā gadījumā mēģināju lūgt Dievam, cik varēju par to, lai Dievs man palīdz. Bet kaut kā negāja, varbūt ticības nebija pietiekoši. Un kaut kādā brīdī, tieši dievkalpojumā, es dzirdu par to, ka Jēzus Kristus bija krusta sists, un ka tā nagla, kas bija sista viņam rokas, ka tas ir mans grēks. Nezinu, kas tas tajā brīdī. Es ļoti daudz dzirdu stāstu par to, ka Jēzus bija krusta sists par manu grēku, bet tajā dievkalpojumā tas bija mans tevs, kurš sludināja, īpaši svētais gars pieskaras manim sirdīm. Un es jūtu tādu lielu pieskarienu, Dieva pieskarienu un kaut kādu skaidrību, ko viņš man iedeva. Viņš man parādīja to garīgu pasauli. Ne to fizisku, kuru es dzīvoju, bet arī garīgu, ka notiek cīņa. Un viņš parādīja man, ka tie draugi, kurus saucu par draugiem, ka tie ir arī cilvēki slimi, kuriem ir vajadzīgs ārsts, Jēzus. Un tajā brīdī es atceros, ka es pirms tam, kad Svētais Gars man pieskaras, es lūdzu viņam un teicu, ja tu esi dzīvais Dievs, ja tu esi tās Dievs, kuram tic mani vecāki, kurš dara brīnumus, kurš var dziedināt, palīdzi man, ja tu man atbrīvosi no atkarības, un tad es kalpošu tev. Un tas bija kā derība, mana derība ar Dievu. Un es nezināju, kā tas ies, bet tomēr man ticība kaut kāda bija, es mēģināju turpināt lūgt. Un no tās dienas man parādījās tāds, ka šitais vārds ir riebums, ja? Man parādījās riebums uz to narkotikam. Dievs man deva gudrību pieņemt pareizus lēmumus un arī mainīt savu dzīvesveidu, mainīt kaut kādas savas ikdienas lietas tā, lai es varētu stiprināties viņa. Saku, tiešām stiprināties, bet, nakts klubā, kad es strādāju, tas bija brīnums, tāpēc, ka Dievs arī parūpējas par to, lai atrast man labu sievu. Un, kad es satiku Ilonu, mans kolēģis DJs teica, ka tu ieraudzīsi Ilonu, un tev viņa točna patiks.
viņš jau redzēja, ka mēs kaut kā līdzīgi, jo viņai bija tā humora sajūta, man bija, mēs, kad sākam sadraudzēties, viņai bija tas smaids, kaut kas, tas, kas man ļoti bija vajadzīgs mana tā tumšajā dzīvē, kas man bija. Viņai bija tik liela sirds, mīlestība uz cilvēkiem, un tas arī kaut kā uzreiz mani vēl vairāk piesaistīja. Un tad es arī, kad mēs sākam draudzīties, viņu uzaicināju uz pestīšanas armiju, un tā arī turpinās tā viss stāsts. Jā, tas būtu mans nākošais jautājums būtu bijis, kā Dievs jūs aicināja kalpošanā, bet tu jau mazliet atbildēji, ka tu apsolīji Dievam, ka tu kalpos viņam. Bet kā tas soli pa solim veidojās? Kad es uzaicināju uz pestīšanas armiju, manu sievu mēs sākam iet, es ļoti biju priecīgs par to, ka notika tā pirmā viņu iepazīšanās ar pestīšanas armiju, un to, ka viņa arī pieņema Dievu vēlreiz, jā, ka viņa teica, tas bija īpašais brīdis viņu dzīvē. Un tas, mēs arī sākam kalpot aktīvi, kā kļuvam par kareiviem. Es jau biju kareivis, starp citu, bet viņa kļuva par kareivi. Un mēs kopā sākam kalpot. Tā bija Rīgās 2. korpus, vieta, kur cilvēki bezpajumtnieki, kur bērnu kalpošanas nemaz nav, tāpēc, ka tiem cilvēkiem nevar būt bērni sociālas dienas atņem bērnus tiem, kam nav darbs, kam nav kaut kāds līdzekļi. Un tā bija svētība, jo mums patika kalpot, mēs sākam kalpot, un tā Dievs mums arī, es atceros, ka es kādreiz viņam teicu, ka es tev kalpošu, ja tu man atbrīvosi, un man vajadzēja turēt savu vārdu, kā vīrietim, ja? Dievs izdarīja to, ko viņš varēja izdarīt manā dzīvē, to brīnumu, un tad arī iedod man tik skaistu, un tiešām sievu tādu gudru, tā kā. Jā, man bija tā, ka es tajā laikā, es arī teicu, ka es medicīnu mācījos, un es vēl nebiju pabeigusi, bet sākot strādāt arī ar visām tām izklaidēm, un tā es paņēmu akadēmisko, un kad satikos ar Dmitriju un ienācu draudzē, pieņēmu Kristu, un tad man uzreiz bija tāds, ko darīt tālāk, vai atgriezties, pabeigt mācības, gribās pabeigt taču un tā, un man patika vienmēr rūpēties par cilvēkiem, bet visu laiku tas jautājums atgriezties, mācīties vai iet pilna laika kalpošanai, jo daudz uzdeva jautājums, jūs tā iedegaties, jūs tā kalpot, varbūt jūs gribat, un man tā arī, kad tomēr nāca no katoļu draudz, un kā esmu tāda jauna vēl sieviete, un, protams, kā es varēšu kalpot, kā es varēšu sludināt. Bet iekšā pilnīgi tāds, ka Dievs aicina, un tad mēs bijām kādā jauniešu nometnē, mūs uzaicināja arī no citas draudzes, bet sadarbojāmies. Un visu laiku jautājums, tas bija pilna laika kalpošana vai atgriezties mācībās. Un viens no mācītājiem sludināja, viņš liecināja, tur bija, nezinu, baigi daudz jauniešu bija, vairāk par 100 tiešām. Un mēs tur sēdējām pašā aizmugurē kaut kur, un tas mācītājs arī, ziniet, manā dzīvē bija tāda izvēle atgriezties kalpošanai, jo man bija akadēmiskais gads, vai pilna laika kalpošana. Domāju, cik interesanti. Un viņš tā pilnīgi, daudz cilvēku, un viņš tā uz mani, zina, kā pilnīgi ar pirkstu. Zini, ko es izvēlējos? Es tiek reizlā vienkārši domāju, kas tad bija? Pilna laika kalpošana, tev, kungs, Dievs, es sapratu. Un tad Dievs tā no dažādām pusēm apstiprināja to, ka viņš mūs aicina, un tāda dedzība kalpot, būt šajā pilna laika kalpošanai, kad pasauli nevēl, bet tu pilnībā nododies meklēt, redzēt cilvēkus pazudušos un nest mīlestību un praktiski un nest labo vēsti viņiem. Tā mēs teicām kopā, un tad mācījāmies. Un kļuvām par draudzes vadītājiem. Un būt pilna laika kalpošanā. Noteikti sastopies ar daudz dažādiem izaicinājumiem savā dzīvē. Padalies ar klausītāju, lūdzu. Skatītāju. Jā, noteikti, protams. Es teikšu, tā bija vislabākā mana izvēle manā dzīvē. Es tiešām izbaudu būt par kalpotāju, pilnu laika kalpošanu. Mēs sakam, mēs nestrādājam, mēs vienkārši darām uz to, ko Dievs mūs aicina. Bet pirmais bija izaicinājums
ar maniem vecākiem. Mans tēvs katolis. Jā. Un tad viņš tā, kad es pateicu, ka Dievs mani aicina, viņš teica, ja tu tur iesi, tad tu neesi mana meita vairs. Negribēju pieņemt ļoti, bet mums ar tēvu bija ļoti tāds tuvas attiecības, tiešām mīloši, man tas bija ļoti sāpīgi, un tad tāda izvēle, kā, tēvs saka, nebūsi mana meita, bet es tā tiešām sirdī saņēmu, ja tas ir no Dieva, tad Dievs visu pakārtos, un es teikšu, pirmkārt Dievs, vispārējais pēc tam, un es teicu Dievam jā tomēr, un Dievs arī pēc tam visu sakārtoja ar tēvu, bet vienmēr tās izvēles priekšā, kad kāds kaut ko tev kā izaicina, tas nav tas vieglākais, jā. Un, protams, kā mēs kalpojam vairāk cilvēkiem, kas ir pakrituši, ir kādā dziļā grēkā vai atkarībā, un vienmēr gribās ieraudzīt katrā cilvēkā Jēzu, kalpot viņam, kalpot mazākajiem, un vienmēr lielākais izaicinājums, ka gribas tagad un tūlīt, lai cilvēks, ka Dievs pieskārās, cilvēks pilnībā dot savu dzīvi Jēzum un Dievs viņu maina. Protams, tur vajag liela pacietība ar cilvēkiem. Bet, kad tu redzi, kad pat no 100, 2, 3 atgriežas, patiešām atgriežas, viņa dzīve pilnībā mainās. Tas tāds prieks, lipīgs prieks, ar ko gribas dalīties. Un, protams, izaicinājumi arī, kad citas domāšanas veids, viedoklis arī par sievietēm, vai var sludināt vai nē, tas vienmēr ir izaicinājums Latvijā īpaši, bet es turpinu darīt to, uz ko Dievs mani aicināja, un tiešām izbaudu to. Pateicos Dievam par šīm iespējām, pateicos Dievam par vīru, ka mēs varam kopā kalpot, un viņš tiešām ir labs atbalsts man vienmēr un visur tā drošības sajūta un kopā ar ģimeni, kad kalpo, man liekas tāda pilnība. Slava Dievam! Un kā tev, Dmitri, ar izaicinājumiem tavā kalpošanā? Tas ir dzīvesveids, ja? Tas, protams, es vienmēr droši kalpoju, un, kā Ilona teica, mēs atbalstam viens otru, un mēs tiešām, kā teikt, papildinām. Dievs, tiešām radīja tā vīrīti, ka sieviete, kopā ar sievieti tā ir ģimene, un tas ir kā pilns vesels un nedalāms, ja? Es domāju, cik forši, kad mēs kopā varam, ka mūsu bērni var redzēt labu piemēru un arī sekot Jēzu. Es domāju, tas ir labākais veids, tas ir labākais dzīvesveids, kas var būt. Kalpojot Dievu. Un kāds būtu jūsu novēlējums Kristus miesai Latvijā? Kristus miesai Latvijā. Jā, es domāju, cik svarīgi, lai tomēr mums ir vienotība, lai pasaule redz, ka mēs esam Kristus mācekļi, svarīgi, lai ir mīlestība mūsu starpā, jā, ka mēs varam būt dažādas draudzes Kristus miesā, kā dažādi Kristus locekļi, bet turēties vienotībā, atbalstīt viens otru arī. Man liekas, ka tāda sadarbība būtu brīnišķīga, kad mēs būtu vairāk atbalstoši viens otram, ka mēs varam redzēt viens otrā Kristu. Un ļoti gribās, lai tiešām ir atmoda Latvijā, garīga atmoda, lai tiešām Dievs pieskarās cilvēku sirdīm, lai cilvēki atgriežas pie tās pirmās mīlestības, lai mums visiem ir slāpes pēc Dieva vārda, pēc viņa tuvuma, ka mēs varam nebaidīties, bet drosmīgi runāt par viņu. Un nevis tikai svētdienās vai ne, bet ikdienā, katrā savas dzīves solī. Kāds būtu tavs novēlējums Kristus miesai Latvijā? Protams, vienotība tas ir svarīgi. Es uzskatu, ka mums vairāk jāskatās uz pozitīviem lietām, jo bieži kristieši ļoti koncentrējas uz kaut kādām, kas mūs atšķir. Bet es uzskatu, ka to mums jāskatās vairāk to, kas mūs visus savieno kopā, ja? Kas mūs apvieno kopā, un tas ir svarīgi. Vieglāk redzēt melnu punktu uz balta papīra, ja? Un neredzēt baltu papīru. Tā kā es uzskatu, ka mums kristiešiem vajag iemācīties skatīties uz papīru un redzēt nevis melnu punktiņu, bet redzēt to baltu papīru. To, ko Dievs mums iedeva, tas laukums Latvijā, kur mums jākalpo visiem kopā. Mēs esam garīgā cīņā un uzvarēt mēs varam tikai kopā. Ja mēs būsim katrs pats par sevi, tad ļaunajam būs vieglāk mūs uzvarēt. Es uzskatu, ka tas vienotība un visas
kopīgais sapulces, kas notiek Latvijā, tas ir liela svētība. Un es domāju, ka tas ir to, uz ko mēs visi esam aicināti. Un mūsu sarunas noslēgumā lūksim Dievu. Ja varenais Devas Tēvs, mēs Tev pateicamies par iespēju būt Tavā tuvumā, par iespēju dzirdēt Tevi, lasīt Tavu vārdu, Bībeli. Mēs pateicamies par Jēzu Kristu, mūsu kungu un glābēju. Mēs pateicamies par Latviju, šo zemi, ko Tu mums esi devis. Un palīdzi, varenais Debes Tēvs, palīdzi mums drosmīgi sludināt Tavu vārdu. Dod mums tiešām slāpes pēc Tevis. Dziedini mūsu tautu, mūsu zemi, dziedini mūsu sirdis, mūsu ģimenes, atjauno, kungs. Lai Latvijā ir miers, lai Latvijā ir atmoda, lai Latvijā ir Tava mīlestība, kungs. Lai mūsu tiešām draudžu starpā ir vienotība, lai pasaule redz, ka mēs esam Tevi mācekļi. Jā, kungs, lai Tava gaisma spīd katrā namā Latvijā. Mēs lūdzam, lai notiek Tavs prāts. Dod mums tiešām Tavu spēku, darīt Tavu darbu šeit un tagad. Svētī katru klausītāju, svētī, kungs, mūsu draudzes, mūsu ģimenes, uzrunā mūsu sirdis. Tu esi dzīvs un varens Dievs, visa slava Tev. Dievs Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Amen. Amen. Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar mums studijā bija brālis un māsa Kristu pestīšanas armijas pārstāvji Dmitrijs un Ilona Konovālovi un es Aivars Treimans. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība ir ar mums visiem. Amen. Amen. Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Миссия с акцентом. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu.